Labvakar! Man sauc Una Meistere, es esmu biedrības Veselīga Latvija līdzdibinātāja un kultūras un mākslas portāla Art Territory direktore. Un ar prieku jums paziņoju, ka mēs aizsākam kopīgi, sinerģiski jaunu diskusiju ciklu, kas ir veltīts psihedēlisko vielu potenciālajam izmantojumam terapijā un medicīnā. Kāpēc mums tas šķita svarīgi? Kā mēs zinām, mēs visi šobrīd dzīvojam ļoti sarežģītā, saspringtā laikā. Arvien vairāk pasaulē tiek runāts par mentālo krīzi, kas tiek salīdzināta jau ar mentālo pandēmiju. Mēs visi jūtam spriedzi, un gandrīz katram no mums ir pazīstams kāds cilvēks, kāds labs draugs vai kolēģis, kuram ir problēmas ar depresiju, problēmas ar trauksmi, varbūt ir bērni ar ēšanas traucējumiem. Tāpat mēs visi zinām, ka mūsu dzīve nav bezgalīga, savā ziņā tā ir terminēta, un mums visiem ir līdzcilvēki un draugi, kurus mēs varbūt esam pavadījuši pēdējā ceļā, redzējuši, kā tas notiek, un sapratuši, ka šis ceļš priekšā ir arī mums. Mums ir bieži bijusi bezpalīdzības sajūta, ka mēs neesam spējuši šiem cilvēkiem, saviem tuvākiem, arī saviem draugiem palīdzēt tikt galā ar trauksmi, palīdzēt tikt galā ar sāpēm. Un, kā mēs zinām, jau apmēram 50 gadus psihiatrijā nav radušās jaunas zāles un jauni revolucionāri medikamenti, kas palīdzētu tikt galā ar mentālās veselības problēmām, ar kurām saskars mūsdienu sabiedrība. Un pēdējos gados ar lielu cerību tiek runāts par psihedēliskajām vielām. Te uzreiz jāsaka, kā teicis arī holotelpās elpošanas guru un čeku psihiatrs, kurš ir ļoti daudz savu laiku ar šīm vielām strādājis un viņas pētījis, kad, protams, viena lieta ir stigma, otra lieta, kad pret šīm vielām ir jātiec ļoti nopietni, jo tās ir ļoti spēcīgas, bet viņš ir uzdevis retorisku jautājumu, vai nazis ir bīstams instruments, vai reizēm nazis var būt arī labs instruments. Protams, ar nazi iespējams nogalināt, nazis ir bīstams instruments, bet pavāra rokās nazis ir vienkārši brīnišķīgs virtuos instruments. Un tāpēc mums šķiet, ka ir ļoti svarīgi runāt par šīm abām pusēm, gan par psihedēlisko vielu riskiem, jo mēs zinām, ka tās ir nelegālas, bet tiek lietotas tāpat. Cilvēkiem saskaroties ar lielām problēmām, un mēs izliekamies šo neredzam un šo visu jautājumu stigmatizējam. Otrs, jaunākie pētījumi pasaulē jau vairākus gadus liecina, ka tās tiešām var palīdzēt mums tikt galā ar daudzām mentālās veselības problēmām. Līdz ar to mums šobrīd šķiet, ka svarīgi ir par to runāt atbildīgi, sniegt nepieciešamo informāciju un tādējādi arī saprast, vai mēs Latvijā esam kam tādam gatavi. Šo diskusiju mēs vadam kopā ar manu kolēģi Veselīgā Latvijā ģimenes ārsti Ilzi Aizsilnieci, un būtībā tā jau ir otrā turpinājums starptautiskajai konferencei, kur notika 17. maijā, un kur toreiz piedalījās domas līderi, vizionāri un pētnieki, kas šīs vielas pēta starptautiski jau daudzus gadus, to vidū arī Pols Stamets, Denis Makēna, profesors Dēvids Nats un daudz citi. Un šoreiz mēs esam diskusijā aicinājuši piedalīties Ventu Sīli, RSO asociēto profesoru, filozofu un publicistu, žurnālisti Neliju Ločmeli, Ivetu Dzeni, kur ir vecākā mācību un attīstības speciālista klinisko pētījumu kompānijā Icon, zvērināto advokātu Lauru Liepu un Luīzi Bankoviču, kuras maģistra darbs ir bijis lielā mērā veltīts tieši šai tēmai, un kur ir pieredzes dizaineri. Bet pirms mēs turpinam tālāk, es gribētu dot vārdu arī Ilzei.
Jā, es pievienojos Unai tajā domā, ka mums ir jārunā par lietām, par kurām mēs mēģinam nerunāt, kuras mēs mēģinam noliegt un stigmatizēt. Kāpēc man tas šķiet svarīgi? Man šķiet svarīgi, ka jauni cilvēki, kuri paši mēģina rast kaut kādu savu ceļu, lai tiktu galā ar tām problēmām, kas viņiem uzkrīt uz galvas, ja tā varētu teikt, skolas gados, kad sākas problēmas ar paškaitējumu un citu, kuri ir lietojuši medikamentus, bet tomēr medikamenti nav devuši vēlamo efektu. Viņi mēģina paši, bez speciālistu palīdzības, meklēt citus ceļus. Un vai tas būtu pareizākais risinājums mūsdienu pasaulē, es nezinu. Es domāju, ka Latvija varētu būt brīnišķīgs piemērs tam, kā mēs mainām attieksmi pret šīm lietām, kā mēs padaram vidi drošāku savai jaunajai paudzei un arī tiem cilvēkiem, kuri ir nonākuši atkarībās. Jo skaidrs, ka pēdējos gados ļoti daudz psihodēliķus tieši izmanto daudz atkarību ārstēšanā. Bet, protams, mēs gribam novilkt to, ka mēs gribam ar ļoti lielu atbildību runāt par šiem jautājumiem, jo nav melns vai balts, šī pasaule ir krāsaina. Un ir jāatrod pareizās krāsas, kas mums palīdz būt laimīgiem, radošiem un kas palīdz mums padarīt pasauli labāku un pašiem kļūt labākiem. Tālāk es gribētu dot vārdu Nelijai Ločmalai, kura bija klātesoša kā žurnāliste vienā ļoti vērienīgā notikumā, kas veltīts tieši psihadēlijai un zinātniskajiem pētījumiem. Tā bija MAPS, kas ir starptautiskā organizācija ar centru Kalifornijā. Būtībā tulkojumā tas būtu multidisciplinārā psihadēlijas pētījuma asociācija. Organizēta konferences psihadēlijas zinātne 2023. Organizācijā ir ļoti sena vēsture. Tās vadītājs Riks Doblins ir leģenda. Un pateicoties viņam, arī Amerikā tika aizsākta daudz pētījumu, īpaši ar MDMA un arī ar psilocibīnu. Un MAPS tika izveidots jau 1986. gadā, un šogad konferences Denverā, kurā bija Nelija, pulcēja visus, es domāju, vadošos zinātniekus un interesantus, kas šajā tēmā vispār šobrīd darbojas. Lūdzu, Nelija. Jā, sveiciens visiem. Paldies Unai par iepazīstināšanu. Man nebūs tik gari jāstāsta, kur tieši es biju. Mani sauc Nelija Ločmela, es esmu žurnāliste, un man liekas, cik tālu es zinu, laikam es biju vienīgā no Latvijas, kas tajā lielajā Denveras pasākumā bija klāt. Un tas tiešām bija milzīgs, lielākā konference, kādā es esmu jebkad piedalījusies. Bet es gribētu sākt varbūt ar vēl lielāku bildi par to, kāpēc es vispār devos uz turieni. Es iepriekšējo akadēmisko gadu pavadīju Amerikā. Un esot tur, sakojot līdzi mēdījiem un politiskajām diskusijām, vienkārši nav iespējams neredzēt to, ko paši amerikāņi sauc par psihedēlisko renesansi. Un iemesls ir ļoti skaidrs. Šī sabiedrība ir slima, un katrs 5. amerikānis cieš no mentālās veselības problēmām, un tās terapijas, kas ir pieejams, nav gana efektīvas. Un tāpēc diezgan daudz cilvēku šobrīd ar tādām cerībām lūkojās, ka varētu atgriezt apritē psihedēliskās vielas, kas šobrīd ir federālā līmenī krimināli aizliegtas. Un es principā redzu tādas divas lielas plūsmas Amerikā, kas šobrīd darbojās paralēli. Un pirmā noteikti, es vēl gribēju pastāstīt par to, ka arī sabiedrības tas noskaņojums sāk mainīties, lai gan tā stigma, ko Ilze un pieminēja, joprojām ir dzīva. Tieši jūlijā pat bija publicēts vērienīgs reģistrēto Amerikas vēlētāju pētījums, kur ir redzams, ka ļoti liels vairākums atbalsta šo te zinātnisko pētījumu paplašināšanu, arī regulētu terapiju.
Gandrīz puse, 49% atbalsta arī dekriminalizāciju federālā līmenī, bet tomēr tikai sabiedrības mazākums uzskata, ka psihedēliskās vielas kā tādas ir kaut kas labs sabiedrībai. Un interesanti, ka šī viedokļa ir ārkārtīgi cieši saistīta ar to, cik ciešas ir zināšanas par šīm vielām. Tā ka sabiedrības izglītošana šajos jautājumos ārkārtīgi nozīmīga. Nu jā, bet runājot par šīm divām lielajām plūsmām, kā notiek ceļš uz šo psihedēlisko vielu atgriešanu legāli apritē, viens ir klīniskie pētījumi, un otrs ir štatu likumdošana. Un tātad šo klīnisko pētījumu laukā ļoti, ļoti aktīvs darbs Amerikā notiek pēdējos 5 gadus, kopš Federālā zāļu aģentūra deva to saucamo breakthrough vai inovatīvo zāļu statusu divām vielām MDMA un psilocibīnam. Un abas šīs vielas ir sasniegušas jau to 3. pēdējo klīnisko pētījumu fāzi. Tikko pagājušā nedēļā MDMA pētījums ar posttraumatiskā stresa sindroma pacientiem tika publiskots atkārtotais pētījums, un autori ir teikuši, ka viņi līdz jau šī gada beigām iesniegs zāļu aģentūrai pieteikumu. Droši vien gads paies, lai to izdarītu, izvērtētu. Un arī psilocibīna gadījumā ir atvērts šis 3. fāzes pētījums. Tas droši vien kāds 2 gadus vēl prasīs. Tātad šī lieta virzās uz priekšu, un loģisks secinājums tad būtu, ja gadījumā zāļu status šīm vielām tiek piešķirts, tad būtu tikai loģiski atgriezties atpakaļ pie tā saraksta, kurā šīs vielas ir atzītas par medicīnā neizmantojamām un kaitīgām un bīstamām, un pārskatīt to. Savukārt otra lieta, kas notiek ļoti aktīvi, ir likumdošanas štatu līmenī. Tieši, kad es biju Amerikā, notika vidustermiņa vēlēšanas, un Kolorādo štats kļuva par otro, kurš pievienojās Oregonai. Oregonā jau no šī gada sākuma ir legalizēta psilocibīna terapija speciāli licencētās klīnikās. Mājā tika licencēta pirmā no tām, šobrīd es paskatījos, ir jau 10 licences izsniegtas. Šis darbs virzās. Kolorādo štatā šis regulējums stāsies spēkā no nākamā gada. Paralēli ir arī ļoti daudz dažādu citu iniciatīvu, arī tajā skaitā dekriminalizācija. Dekriminalizācija, legalizācija, 2 atšķirīgas lietas. Viens ir, ka tev neliek cietumā par šo vielu lietošanu, otrs, ka ir atļauta šo vielu lietošanu un vispār nekādi problēmas ar likumu nedraud par to. Un šī ir tā lielā bilde, šī psihedēlisko vielu renesanse, kā paši amerikāņi to sauc, uz kuras fona tad es devos uz šo lielo konferenci. Tas tiešām bija ārkārtīgi vērienīgs pasākums, kuru tika skatīti gan zinātniskie aspekti, gan politikas, arī biznesa. Amerikā ļoti izteikti šī interese par biznesa pusi. Un es, protams, pat pie labākās gribas, ja man nebūtu nekāda laika ierobežojuma, es nevarētu jums sniegt pārskatu izsmeļošu par šo, jo vienkārši man pašai bija jāizdara izvēle, kuras piedalīšos. Un tāpēc es vienkārši pastāstīšu īsi, kas man likās visinteresantākais. Tas ir tiešām subjektīvs manu interešu atspoguļojums. Pirmais, protams, bija fantastiski klātienē satikt un redzēt zinātnes spožākos prātus, kas šobrīd neirozinātnieki, psihiatri darbojās ar šīm psihedēliskajām vielām un tā spēta. Un visaizkustinošākais, manuprāt, bija Rolanda Griffita uzruna. Viņš ir ilgus gadus vadījis Hopkins universitātē šo psihedēlisko izpēti. Un principā es teiktu, ka šī man izklausījās tāda kā viņa atvadu runa no visas kopienas, jo, diemžēl, viņam pagājušajā gadā tika konstatēts vēzis 4. stadijā. Viņš izskatījās ļoti mošs, bet viņš bija arī ļoti tāds pazemīgs un dalījās ar to, cik grūts ir šis ceļš. Un viņš stāstīja arī par jaunākajiem pētījumu datiem, kas saistīti ar garīgumu un psihedēlisko vielu lietošanu, bet tieši dēļ viņa pieredzes personīgās, par ko viņš atklāti stāsta, viņa tas galvenais aicinājums, ka mums ir nepieciešams runāt par šo vielu atgriešanu legāli apritē, lai mēs varētu mazināt ciešanas. Tas, protams, skanēja ļoti jēgpilni un aizkustinoši tieši no viņa.
Otra lieta no tādiem lauka pētījumiem, kas man likās ārkārtīgi interesanta pieredze, bija Palestīnas un Izraēlas pētnieku, zinātnieku kopīgs darbs, savedot kopā Palestīnas un Izraēlas cilvēkus kopīgā sajuvaskas sesijās Spānijā. Viņi rīkoja 3 grupas, tieši ar mērķi veidot cilvēcīgu kontaktu un kaut kā dziedināt to traumu, ko rada pastāvīgs karš. Un, ja jūs interesē sīkāk šie rezultāti, Izraēļa zinātnieks Leors Rozmans ir rakstījis publicējis vairākas zinātniskas publikācijas tieši par šo darbu. Ārpus tādas strikti zinātniskās lauka man likās ļoti interesants uzstāšanās no investora Kristiāna Angemajera, kas ir vācu, laikam jāsaka, miljardieris, kurš runāja ļoti tādā plašā skatā uz cilvēces nākotni, kā mūs ietekmē mākslīgā intelekta klātbūtne un tās izmaiņas, kas darba tirgū notiek dēļ mākslīgā intelekta, un sakarā ar to, ka medicīnas tehnoloģijas nemitīgi uzlabojās mūsu dzīves līmenis. Protams, ne jau visā pasaulē te jāatcerās šī nevienlīdzības plaisas pieaugšana, bet tomēr rietumu sabiedrība noveco, un mēs dzīvojam ilgāk. Un tāpēc viņš teica, šobrīd mēs, protams, fokusējamies uz medicīnisko lietojumu šīm vielām iespējamo, depresijas smagu traumu gadījumā. Bet ļoti svarīgs ir tas, ka līdz ar sabiedrības novecošanos un nepieciešamību ar vien turpināt mācīties, ir ļoti svarīgs šis devums, ko psihedēliskās vielas varētu sniegt tādu smadzeņu plastiskumu uzturēšanai un tam, ka mums ir nepieciešams mācīties visu laiku un būt aktīviem sabiedrības dalībniekiem. Tas arī man likās interesanti. Tādu ļoti personisku stāstu izstāstīja neirozinātnieks Andrew Hubermans, kas veido ārkārtīgi populāro Huberman Lab blogu un podcastu. Viņš īstenībā no tāda ļoti liela psihedēlisko vielu skeptiķa ir kļuvis par pārliecinātu to piekritēju. Viņam vienkārši agrāk skolas gados jaunībā ir bijis ļoti, ļoti negatīva personiska pieredze, bet tagad viņš teica, ka viņu kā zinātnieku ļoti pārliecina tie dati, kas pētījumos ir redzami. Principā es noteikti iesaku, viņš ir šobrīd jau izveidojis ļoti interesantu tādu populāru zinātnisku izvērstu, bet ļoti kvalitatīvu saturu, kuram var sekot. Ārkārtīgi nozīmīgs man likās, es centos aiziet uz visām sesijām, kurās bija vietējo pamatiedzīvotāju pārstāvji, šamaņi, indiāņu dziednieki, kas 10 gadu darbojās ar šīm vielām. Un viņi principā visi atkārtoja tādiem lieliem sarkaniem burtiem vienu vēsti. Mīļie baltie cilvēki, jūs šobrīd jūsu rīcībā nonāk ļoti spēcīgas vielas, kuras mēs savā kultūrā esam pieraduši lietot gadu simteņiem, ceremoniju, dziedniecības, reliģiskām praksēm. Mēs, protams, tās lietot tā, lai tās dotu labumu. Ja jūsu kultūrās ir šī prasme zaudēta, jums tā noteikti ir jāapgūst. Pretējā gadījumā nav iespējams cerēt, ka tas dos labumu. Tas var nest ļoti lielu postu, tāpat kā citas lietas, kuras jūs esat baltie cilvēki pārņēmuši bez apdoma. Un, man liekas, tas ir ļoti svarīgs tāds secinājums, kas īstenībā saskan ar to, ko arī zinātnieki saka par šo set un setting lielo lomu terapijā. Tāpēc man liekas svarīgi ieklausīties šajā vietējo iedzīvotāju gudrībā. Protams, liela interese bija par Austrāliju, kas konferences notika tieši jūnija beigās, un no 1. jūlija Austrālija kļūst pirmā valsts pasaulē, kura tieši medicīniskai lietošanai kā zāles ir atļāvusi 2 psihedēliskās vielas, kuras var izrakstīt pacientiem. MDMA, posttraumatiskā stresa diagnozei un psilocibīnu smagai depresijai. Tur bija cilvēki, kas stāstīja, cik tas viss ir īstenībā negaidīti. Tas lēmums pēc ļoti ilga lobija ir ticis pieņemts un kāda tur vēl ir daudz zemūdens akmeņu. Un bija arī Eiropas pārstāvis. Pirms kāda gada laikam ir izveidota tāda jumta organizācija, kas saucas PAREA, kas strādā ar lobiju Eiropas komisijā, Eiropas parlamentā. Un viņi, starp citu, tieši tikai jūlijā ir izdevuši tādu ceļa karti, kā viņi redz, kā varētu tālāk virzīties. Es iesaku to arī paskatīties. Tas mans gala secinājums ir tāds, ka vērojot to, kas notiek zinātnē pēdējos gados, šeit ir
Rigs Dobbins ar fonā redzamo zinātnisko pētījumu skaita pieaugumu. Redzot šo straujo virzību Amerikā, mana vēlme būtu, ka mēs Eiropā un mēs arī Latvijā neatpaliktu no tā. Un ka mēs runātu ar sabiedrību par šīm tēmām, izglītotu gan cilvēkus, gan medicīnas profesionāļu loku, lai tad, kad šī psihedēlisko vielu atgriešana legāli apritē notiks, lai mēs neiepaliktu, jo mūsu mentālās veselības dati arī ir dramatiski. Un turklāt mēs šeit Eiropā šobrīd ejam cauri Ukrainas karam, kas arī ir ļoti traumatiska pieredze. Un es paskatījos speciāli statistiku, viņi tur pa gadiem lēkā, bet īstenībā Latvijā pašnāvības skaits ir lielāks nekā Austrālijā vai Oregonā, kurā šobrīd jau kontrolētā, ierobežotā veidā, bet psihedēlisko vielu terapija jau ir cilvēkiem pieejama. Paldies! Paldies, Nēlija! Es gribēju tagad dot vārdu Ivetai Dzenei, un Iveta mums pastāstīs par pētījumiem, kas šobrīd notiek Eiropā, bet pirms tam, Iveta, es tev lūdzu pateikt varbūt skatītājiem vienu ļoti būtisku lietu, jo Nelija pieminēja 3. fāzes pētījumu, ko nozīmē 3. fāzes pētījums, kas ir ļoti, ļoti svarīgi šajā kontekstā, un pēc tam varbūt pastāsti par šobrīd Eiropā notiekošo. Tā skanēs, jā. Tātad varbūt tiešām 2 vārdos par to, kas ir klīniskais pētījums, kāda ir atšķirības starp pētījumu, klīnisko pētījumu un vienkārši aptauju. Klīniskais pētījums principā ir regulēts pētījums, un tas tiek apstiprināts 2 instancēs. Viena ir tā saucamā regulējošā instance, Eiropā tas ir EMA, jā, tas ir European Medicine Agency, Amerikā tas ir FDA, un atsevišķās valstīs ir piemēram, Āzijā tam ir cits nosaukums, un vēl jābūt šim pētījumam apstiprinātam noteikti arī ētikas komitejā. Un klīniskie pētījumi, principā, ir pētījumi, kas tiek veikti ar cilvēkiem, un tur ir 4 fāzes. Pirmā fāze pārsvarā tiek veikta ar veseliem cilvēkiem, un šajos pētījumos pārsvarā tiek vērtēta vielas drošība. Otrā fāze jau iekļauj pacientus, kam ir konkrēta terapeitiskā indikācija. Un tad šī 3. fāze ir pētījumi, kas jau tātad ir novērtēti kā pietiekoši droši, kuriem ir 2. fāzē parādījušies rezultāti, kad šis konkrētais ingredients varētu patiešām nostrādāt labi pie konkrētās diagnozes, un 3. fāze principā ir pētījumi, kur tiek vākta informācija, kur tiek apstiprināts šis terapeitiskais efekts. Un principā pēc 3. fāzes pētījumiem visi šie rezultāti tiek iesniegti atkal šajās regulējošajās aģentūrās, piemēram, EMA vai FDA, un tad tiek izvērtēts, vai šis medikaments tiek apstiprināts lietošanā vai nē. Tad ir vēl saucamā 4. fāze, un tas ir saucamais post-marketing. Tas nozīmē, ka šis medikaments jau ir apstiprināts, bet mēs vērojam šo medikamentu ilgstošākā laika posmā, epidemioloģiskie pētījumi, piemēram, bet tas jau principā ir pēc medikamenta vai konkrētās vielas apstiprināšanas. Tad tas īsumā par pētījumiem. Tā kā principā jebkurš pētījums ir ļoti, ļoti cieši monitorēts, un daudziem cilvēkiem, es zinu arī Latvijā sevišķi, piemēram, es pasaku, ko es daru, viņi saka, tu eksperimentē ar cilvēkiem, tur nav nekāda sakara ar eksperimentu, jo tik tiešām tas ir drošāk. Nekā lietot kaut kādu pārtiku, ko var nopirkt veikalā, jo tik tiešām šie visi pētījumi ir ļoti, ļoti cieši uzraudzīti. Ja? Tur tā nevar vienkārši izdomāt taisīt pētījumu. Tas ir par pētījumiem. Un, tā. Augšējais ir uzlēj. Jā. Tātad, un 2 vārdos, par ko es gribēju pastāstīt, tad pētījumi ir manējā specializācija, ar to nodarbojos vairāk kā 20 gadus dažādos amatos. Un, jā, nedaudz par vēsturi. Tā vēsture tik tiešām ir, kā jau Nelija minēja, principā psilocibīns kā
tiek izmantots jau vairāk, manuprāt, kā 1500–2000 gadus, un pirmie tādi reālā informācija ir no Mezoamerikas, bet mūsdienās tas viss sākās 1959. gadā, kad kāds Alberts Hofmans, arī ķīmiķis, viņš pirmo reizi ekstrahēja šo te psilocibīnu no sēnēm. Un ar to var sākt, ka tā kā modernā psilocibīna vēsture ir sākusies. Un, kas ir interesanti, viņš savulaik strādāja tādā zināmā farmakompānijā kā Sandoz, un viņi jau tajā laikā šo te psilocibīnu sāk atļaut lietot cilvēkiem pie dažādām saslimšanām, kā piemēram depresijas un tā tālāk. Un, diemžēl, šī visa pētniecība aizgāja drusciņi neceļos, un apmēram 60. gadā tika veikti diezgan nesankcionēti pētījumi, un tas viss principā rezultējās ar to, ka 70. gados šos pētījumus aizliedza. Un renesanse sākās apmēram 90. gados, un šis attēls nedaudz aprakstīs, kāpēc cilvēki, kāpēc zinātnieki sāk aizdomāties, kas tas tāds ir psilocibīns un kā to zinātnis, kāpēc viņš būtu jāpēta. Ja? Jo, kā jau minēju, šamaņi un citas senās kultūras to ir lietojuši gadu tūkstošiem, ja? Un viss kā bija skaidrs un viss ir kārtībā, bet tad zinātniekam vajag saprast nedaudz vairāk. Tā interesi pēc, ja? Šīs ir ķīmiskās formulas, un ja mēs skatāmies uz zīmējumu A, tas apzīmē serotonīnu. Ja? Tā ir serotonīna ķīmiskā formula, un kā tagad zinātniekiem tas ir pieejama šī informācija, psilocibīns ir serotonīna agonists. Tas nozīmē, ka viņš darbojas ļoti līdzīgi serotonīnam. Un tātad, respektīvi, zīmējums B un zīmējums C ir psilocibīns un psilocīns. Psilocīns ir šī aktīvā galvenā viela, tas ir psilocibīna metabolīts, kurš atbrīvojas gremošanas traktā, un tā ir tā galvenā farmaceitiskā viela, kas tad principā arī rada visus šos te efektus. Un tālāk visas pārējās vielas ir DMT un LSD, kurām arī šī ķīmiskā formula ir diezgan līdzīga. Tā, kā es minēju, 90. gados šī psihedelisko vielu pētījumu renesanse notika, un pēc 2021. gadā pieejamiem datiem psilocibīns ir otrā visbiežāk pētītā psihedeliskā viela. Tā. Pētījumi ar psilocibīnu notiek pie dažādām indikācijām. Un šeit man arī ir izprintēts šobrīd pieejamā informācija tieši no EUDRA-CT datubāzes. Tā ir Eiropas medicīnas aģentūras kopējā datubāze. Un terapeitiskās indikācijas, kur šobrīd notiek pētījumi, ir depresija, anoreksija, piemēram, fibromialģija, Parkinsona slimība. Un, ja mēs paskatāmies ClinicalTrials.gov mājaslapā, tad ļoti daudzi pētījumi ir tieši par biopieejamību, dažādi farmakokinētiskie pētījumi, pie smagas depresijas un tā tālāk. Jā, viennozīmīgi psilocibīna pētījumi jau ir sasnieguši 3. fāzi, tomēr aptuveni 50% joprojām ir pirmās fāzes pētījumi. Tātad joprojām laikam nav īstas pārliecības, cik tas īsti ir droši. Un tad, kā jau minēju, jebkurš pētījums, viņam ir jāaiziet visas fāzes. Ja? Tu nevar būt tā, ka mēs sākam ar 3. fāzi, tad pētījumam ir jāsāks ar 1., tad ar 2., tad ir 3. fāze. Lūk, tā, man pazuda. Un, kā jau arī Nelija minēja, ļoti svarīga ir šī sagatavošanās pētījumam, un principā lielākā daļa no visiem jau pieminētajiem pētījumiem, viņam ir 3 fāzes, un
Tas gan ir tāds kaut kas ļoti kopējs, jo, protams, katram pētījumam ir pilnīgi savs protokols, un tad ārsts seko ļoti skrupulozi šim te protokolam. Bet visi šie protokoli principā seko šai te schēmai, kad ir sagatavošanās fāze, ir dozēšanas fāze un ir integrācijas fāze. Un katrs no pētījumiem, protams, var izvēlēties, vai tā sagatavošanās fāze būs 3 sarunas ar psihiatru. Un, piemēram, ja mēs runājam par pacientu, kuram ir smaga depresija, tā nevar, ka viņam pēkšņi tagad noņems visus medikamentus un tagad tikai kaut ko dozēs, tā bez jēgas, bet tad, principā, viņam, ja arī ir paredzēta protokolā šo te medikamentu devu samazināšana, tā notiks ļoti pakāpeniski, jā. Tad ir tā dozēšana, un pēc tam ir integrācija, kur psihiatrs arī izvērtēs, vai ir nepieciešams pacientam atgriezties pie iepriekšējiem medikamentiem, vai arī rezultāti ir ļoti labi, un, principā, var arī tos medikamentus vai samazināt vai vispār noņemt. Tā. Neli jau pieminēja, tas breakthrough, tas 18. 19. gadā šiem psilocibīnu tika izvirzīts un apstiprināts FDA kā saucamais tas breakthrough medikaments pie smagas depresijas. Un, šobrīd tā pieejamā informācija, ko jebkurš var pārbaudīt, arī klinisko pētījumu mājaslapās. Tas pirmais ir informācija no clinicaltrials.gov. Tātad tur ir pāri pa 130 aktīviem reģistrētiem pētījumiem, no kuriem ir 29 aktīvi pētījumi. Un daļa no šiem te pētījumiem jau ir ar zināmiem rezultātiem. Tā kā principā visa šī te informācija ir pieejama clinicaltrial.gov mājaslapā. Un otrais ir informācija no Eiropas medicīnas aģentūras mājaslapas, un kas man pašai likās tā ļoti interesanti, ka psilocibīns ir apstiprināts kā tās saucamās orfānās zāles, tātad orphan drugs, jeb tā kā orphan disease, principā ir retas saslimšanas, kuras tiek pētītas ar valsts atbalstu. Tas tā kā, jo lielās farma kompānijas viņām nav interesanti tērēt naudu uz kaut kādām retām saslimšanām, jā. Un tas ir tas saucamais fragile X sindroms, tas ir X chromosomas mutācija. Un Latvijā šāda pacienta arī ir, un šī mutācija bieži vien, ja viņa ir ļoti maigā formā, viņa principā īsti pat nevaram pateikt, tā ir vienkārši viegla garīga atpalicība. Ja? Un ir pierādīts principā, ka šīs zāles patiešām ir efektīvas, un tad viņas jau ir apstiprinātas kā orfānās zāles. Tas jau ir apstiprināts. Tas nozīmē, ka viņas jau var lietot terapijā. Ja? Tas vairs nav pētījums, tas jau ir apstiprinājums. Un man tas liekas tā ļoti svarīgs solis. Un tad arī bija tāds vārds, ka, piemēram, ko es arī meklējot informāciju, pamanīju, ka psilocibīns, kā mēs runājam par psihedēlijām, bet tagad viņus jau sauc par psihoplastiķiem, jā, tad tas jau ir jauns vārds, jau ir terminoloģijā ieviesies, jo patiešām ir pamanīts, ka šīs vielas ļoti uzlabo šīs kognitīvās funkcijas un pamatot, viņas tik tiešām var saukt par psihoplastiķiem. Un tad vēl pašās beigās es gribēju pieminēt vienu Šveices pētījumu. Šveice, lai arī atrodas Eiropā, viņa atrodas ārpus EMAS. Viņiem ir sava pašiem zāļu aģentūra, kas apstiprina, tas ir Swissmedic, un bija 21. gadā, ja nemaldos, veikts pētījums arī ar smagas depresijas pacientiem ar ļoti labiem rezultātiem. Tur gan bija tikai 52 randomizēti cilvēki. Tas bija 2. fāzes pētījums. Un tas bija placebo kontrolēts pētījums. Un, kas ir interesanti, tieši psihedēlija pētījumos ir ētiski veikt placebo kontrolētu pētījumu. Placebo kontrolēts nozīmē, ka tad viena puse saņems aktīvo ingredientu, otra puse saņems līdzīgas pēc izskata tabletītes, bet tās nebūs, nesaturēs nekādu aktīvo vielu. Un kāpēc tas ir ētiski? Jo šie pētījumi ir ļoti īsi. Visbiežāk tā ir tikai 1 vai 2 dozes. Un tik ilgu laiku tas pacients principā var izdzīvot bez medikamentiem. Ja? Tas nav kā, piemēram, vēža pacientiem, kuram ir jālieto tie medikamenti un ķīmijterapija, tas nebūtu ētiski lietot placebo. Un tad šeit placebo īstenībā tā ir tā kā pozitīvā iezīme. Placebo ir ļoti ētiski pat lietot. Un tad šeit bija tik tiešām izcili rezultāti, jo pēc tās Madras skalas un
Bīta skalas šiem te pacientiem 54% no zāļu, šīs te pētījuma zāļu grupas pacientiem uzlabojās rezultāti jā, tā kā principā jā, tie visi pētījumi arī ir pieejami, tā kā tiešām tā uzlabošanās bija diezgan vērā ņemama. Lūk, tas tad arī divos vārdos par tādiem oficiāliem klīniskiem pētījumiem, un arī, pieņemsim, kādam liekas, ka kad mēs tā kā nevaram Latvijā pētīt, tā nav taisnība. Mēs noteikti varam, jo Latvija ir Eiropas Savienībā, un Eiropas Savienībā šie pētījumi jau ir apstiprināti, 10 pētījumi jau ir aktīvi, notiek, tā kā pēc būtības, ja ir sponsors, vai arī mēs piedalāmies kā satelīta saiti, tas viss ir pilnīgi iespējams, un tur nav nekādu tādu, principā, šķēršļu, lai tas tā nevarētu notikt. Tagad tu pieminēji šo legālo aspektu par pētījumiem. Es gribēju pajautāt Laurim Liepam, ar kuru mēs satikāmies pirms šīs diskusijas un izrunājām šīs daudzas lietas, jo, kā zināms, psihedeliskās vielas, tāpat kā daudz kur citur pasaulē, arī Latvijā atrodas tā dēvētajā pirmajā sarakstā, kas nozīmē to, kad tās ir ļoti kaitīgas un tām nav medicīniskas vērtības. Šīs gadījums ar Fragile X, šo reto slimību, pierāda tādu ļoti interesantu situāciju, jo būtībā pēc Eiropas Savienības regulām mēs arī Latvijā varam šo slimnieku ārstēšanā izmantot psilocibīnu. Varbūt tu vari nokomentēt, kāda ir šī legālā situācija, kas mums būtu jādara un jāmaina, teiksim, lai Latvijas universitāte varētu sākt pētīt tās 8 psilocibīnu sēņu sugas, kas Latvijā aug. Jā, liels paldies, un vispirms tiešām ar lielu interesi pievienojos ļoti kvalificēto sarunas dalībnieku pulkam, noskatījos pirmo 17. maija ārkārtīgi vērtīgo diskusiju, un man iekrita acī, ka gandrīz katrs no runātājiem sāk ar atrunām. Arī man ir jāsāk ar atrunu, ka par šo jautājumu es interesējos arī tādēļ, ka viens no maniem bērniem, mans dēls, ir terapijas rezidents, tātad psihoterapeits, kurš man vairāk kārt ir apstiprinājis nepieciešamību rūpīgi pārskatīt to, ko likumdevējs atzītu par aizliegtu un neizmantojumu. Ne tādēļ, ka tas ir kaitīgs, es gribētu precizēt, bet tādēļ, ka šobrīd likumdevējs to neļauj izmantot. Jā, tas nav saistīts ar pašas vielas raksturu, drīzāk ar to, ko ar šo vielu drīkst vai nedrīkst likumdevēja ieskatā. Tas nozīmē, ka man tūlīt ir jāsaka, kā vispār juristi saskarās ar šodien apskatītajām vielām. 3 kategoriju juristi. Pirmie, kas šobrīd visaktīvāk saskarās, ir krimināla procesa kolēģi, kuri, protams, galvenokārt strādā ar tām 7 vai 8 krimināla likuma normām, kuras paredz dažāda veida sodus no brīdinājuma līdz diezgan garām brīvības atņemšanām par sadarbību vai darbošanos ar aizliegtajām vai ierobežotas aprits vielām. Tie ir visaktīvākie kolēģi. Otra grupa ir likumdevēji vai tie, kas darbojas ar normu radīšanu, kur šobrīd ir visneaktīvākie, un ticiet man, tie būs pēdējie no juristiem, kuri pieslēgsies šai diskusijai tikai tad, kad visi pārējie jau teiks, tam sen jau bija jābūt. Ļoti labs piemērs ir ar viendzimumu partneru attiecībām. Likumdevējs joprojām neko nav izdarījis, kaut arī ne tikai sabiedrība, bet arī tiesas 10 lietās ir jau teikušas, jā, tā arī ir ģimene. Trešā kategorija, pie kuras es pieskaitītu arī sevi, ne tikai personiskās atrunas dēļ, bet tādēļ, ka es praktizēju ar Satversmes tiesas, tātad konstitucionālo tiesību lietām, ir tie juristi, kuri ir jau sausījušies, proti tie, kuri vērtē noteiktus ierobežojumus, aizliegumus kontekstā ar tām vērtībām, kuras ir iebūvētas Latvijas pamatlikumā. Un proti, ja mēs skatāmies uz 111. ļoti zīmīgs numurs, 111. pantu, kas nodrošina tātad katrai personai veselības aprūpi, tad tas nozīmē, ka jebkura persona var prasīt zinātnes līmenim atbilstošu un ekonomiski pieļaujamu vai iespējamu palīdzību noteiktas
vainas kaitas diagnosticēšanai, kā arī noteiktām manipulācijām. Un, lai tās veiktu, protams, arī nepieciešamajiem zinātniskajiem pētījumiem. Es nepieskaršos, protams, ir arī normas, kas garantē zinātnes brīvību. Varbūt šajā diskusijā runājot ar kolēģiem no akadēmiskā pulka, tas varbūt pat būtu vēl akūtāks vai trāpīgāks, precīzāks pamatojums, taču galvenais pamatojums, lai mēs šo diskusiju arī juristu starpā nopietni sāktu, padziļinātā līmenī ir tas, kādēļ noteikti zinātnes līmenis, kas šobrīd ir jau sasniegts, Latvijā nav pieļaujams. Tādēļ, ka ir šīs aizliedzošās normas. Un mēs nonākam pie jautājuma, ko darīt. Uz to, ko nav vērts darīt, vai iespējams, ko varētu darīt, bet tas visticamāk būs maz rezultatīvs solis. Es jau atbildēju, proti likumdevējs būs pēdējais, kas pieslēgsies šajā diskusijā. Kaut arī es ceru, ka es kļūdos. Pirmie, kas to darīs, droši vien būs tie pionieri, kuri konkrētās lietās sacīs, kāpēc Latvijā mēs nedarām to, ko dara citās zemēs vai ko citas valstis, tā skaitā arī citas zinātniskas institūcijas jau veids, un kur mēs redzam, ka tas varētu nest lielāku labumu sabiedrībai arī caur individu, caur palīdzību individiem, lielāku labumu nekā tātad tas kopējais sabiedrības atturējums, kurš šobrīd ir spēkā. Proti, tātad es domāju, ka visticamāk tā varētu būt kāda no tiesām, kurai uz šo jautājumu būs jāatbild pirmajai. Pirms diezgan daudz gadiem, pietiekami ilgu laiku, mēs jau birojā veltījām viena jautājuma pētījumam. Tas nav par psilocibīnu, tas nav par vielām, par kurām mēs šeit runājam. Mēs veltījām jautājumu pētījumam par to, vai medicīniskiem nolūkiem konkrētu tātad slimību ārstēšanai varētu izmantot aizliegtu vielu. Un mēs nonācām jau diezgan tālu ar, var teikt, jau hipotētisku konstrukciju, kā pārliecināt tiesu, kurā būtu jāvēršās, bet mēs apstājāmies pie tā, ka neviens no slimniekiem vai neviens no cilvēkiem, kuriem tas varētu palīdzēt, nepiekrita personiski doties uz tiesu, nepiekrita būs tas izmēģinājuma, tas pionieris, tas izmēģinātājs, kurš nostātos tiesas priekšā un sāktu stāstīt pirmkārt par savām vajadzībām, otrkārt par to, vai gadījumā šobrīd jau netiek lietotas tādas vielas, par kurām varētu dabūt sankcijas. Ja? Un tātad šis projekts tā arī beidzās, jo acīm redzot, tomēr gan cilvēku individuālā, gan arī sabiedrības uztvere bija tik negatīva, ka cilvēki gluži vienkārši atteicās riskēt. Neskatoties uz to, ka arī Latvijā tiesās var būt slēgtas lietas, kurās tā arī sabiedrība neuzzina, kurš tad bija tā persona X. Ja? Tātad tas nozīmē, ka pirms mēs ķeramies pie juridiskiem instrumentiem, visticamāk mums ir tāda ļoti nopietna saruna, plaša diskusija sabiedrībā, ne tikai tātad speciālistu lokā, bet plašāk par to, kāds labums varētu būt no tā, kas šobrīd ir aizliegts, ja mēs pavērtu vaļā vienalga vai Pandoras lādi, vai pavērtu vaļā kādus vārtus uz zinātnes atklājumiem, kuri jau attīstīti tiek pētīti. Atvainojos, ka es nevaru uzreiz dot precīzi atbildi uz jautājumu, kā Stradiņu universitāte vai Latvijas universitāte varētu tūlīt ķerties klāt pie tā Bulgārijas gadījuma izpētes, kas arī šeit tika projicēts uz ekrāna. Tātad šī viena pirmās bezdalīgas gadījuma, bet ja Eiropas Savienības tiesībās, kas ir vispār piemērojamas un atkarībā no līmeņa, vai tieši piemērojams, vai arī attiecīgi Latvijā piemērojams caur nacionālu tiesību normu, bet noteikti, ka tātad šāds Savienības tiesību akts varētu dot šādu pamatojumu. Jā, es nedaudz gribēju arī vēl paskaidrot, ka mēs nerunājām par vielām, kas rada atkarību. Tās ir pilnīgi citas vielas, jo psihodēliķi ir mēs zinām pēc viņu fizioloģijas, ka viņi nerada atkarību. Mums nav nepieciešamība palielināt devu šiem cilvēkiem, nav nepieciešamība lietot un lietot. Cilvēks ir lietojis šo vielu vajadzībām savai terapijai, tad viņš pārtrauc lietot, viņam nav nekāda nepieciešamība. Tad līdz ar to jāsaka, ka rietumu medicīnā, jūs varbūt esat redzējuši gan dokumentālās filmas, gan mākslas filmas, kad dzirdējuši par opioīdu krīzi Amerikas Savienotajās valstīs, par to, kā cilvēkiem ar
muguras traumām vai pēc kādām operācijām tika izrakstīti opioīdi, no kuriem ir radušies milzīgas problēmas cilvēkiem. Tie ir 100 000 cilvēki, kas ārstējās pašreiz, un kā reiz šīs psihodēliskās vielas tiek izmantotas daļēji tādā, jāsaka, tādā zinātniskā, oficiāli viņas vēl nav pieļaujamas, bet ir šīs te eksperimentālās klīnikas, kurās palīdz cilvēkiem tikt galā ar veselības problēmām, kuras viņiem ir radījusi medicīna būtībā. Bet nedaudz pastāstīt, es gribēju tikai dažos vārdos. Tātad Iveta jau pieminēja, ka pēc būtības psilocibīns un arī LSD ir ļoti līdzīgi serotonīnam, un viņi atšķirībā no antidepresantiem strādā citādāk. Antidepresanti neļauj serotonīnam tātad doties projām no šīs te sinapses spraugas, kur ir ļoti svarīgi, lai viņš būtu, lai atkal šūna reaģētu, nenotiek šī serotonīna atpakaļ uzsūkšanās, bet psihodēliskās vielas darbojas pavisam citādāk. Viņas ir tā kā agonisti, viņas strādā kā šie 5-HT2A receptori, un tā iedarbība ir ļoti interesanta, jo tas nav, teiksim, tikai viens receptors, bet tas ir vesels tīklojums. Pirmo reizi šis receptors tika atklāts gandrīz tajā pašā laikā, kad tika atklāts serotonīns. Tas notika 1957. gadā. Bet tāda dziļāka izpratne par to, kāda šim receptoram ir nozīme cilvēka domāšanā, viņa neirofizioloģijā, tapa atklāta tikai pēc 22 gadiem 1979. gadā. Un tad jau arī sākās dažādu medikamentu attīstību un tāda mērķtiecīga pētniecība par šo. Bet visinteresantākais ir tas, ka šīs te psihodēliskās, jeb halucinogēnās vielas, viņas iedarbojās uz smadzenēm kopumā. Un ko tad viņas dara? Ja viņas tiek lietotas nepareizi, tad varbūt ļoti nelaba dūša, varbūt arī psihoze un trauksme. Un tas ir par ko brīdina visas tās tautas, kuras ir gadu tūkstošiem izmantojušas psihodēliskās vielas savās ceremonijās un ārstniecības procedūrās. Ir jāzina, kā to darīt, jāzina, kāda ir tā vide, kurā to dari, un ir jābūt cilvēkiem, kas prot pareizi dozēt un arī palīdzēt cilvēkiem. Bet viņas iedarbojas pilnīgi citādāk nekā citi medikamenti. Viņas iedarbojas uz tā saucamo noklusēto garstāvokļa tīklojumu smadzenēs. Viņu sauc par default mood network, un šajā te tīklojumā ir iesaistīts ļoti daudz smadzeņu struktūras, bet bezgalīgi svarīga šī tīklojumā ir pieres un arī un deniņu daiva, kā arī aizmugurējās smadzeņu daļas, kuras tad nosaka to cilvēka stāvokli. Bet tas interesantākais ir, ka šis tīklojums ir aktīvs tad, kad cilvēks ir miera stāvoklī. Un tikko mēs sākam kaut ko aktīvi domāt, darīt, tur traukties kaut kur, viņš deaktivizējās šis tīklojums. Šis tīklojums ir ļoti svarīgs tenī mierā, un miers jau arī ir tas, uz ko mēs tiecamies. Un tad, kad tu esi mierā, tad tu sajūti to prieku iekšējo. Līdz ar to psihodēliķiem ir pilnīgi cita, pirmkārt, iedarbība. Viņi iedarbojās uz ļoti plašiem smadzeņu laukiem. Un ir skaidrs, ka šis te DMN, šis te tīklojums, jeb šo DMN, angļu saīsinājumā, ir ļoti būtisks tādu saslimšanu kā šizofrēnija, Alzheimer slimība, autisms, posttraumatiskais stresa sindroms, kam jau tiek šie medikamenti 3. fāzē pētīti, depresija un arī bipolārie traucējumi. Izmaiņas šī tīklojumā lielā mērā nosaka šo te patoloģiju rašanos. Līdz ar to psihodēliķus, par cik viņi iedarbojas uz šo tīklojumu, varētu brīnišķīgi izmantot šo saslimšanu ārstēšanā. Un es vēlreiz gribu teikt, ka tas virziens pašreiz pasaulē, protams, ir arī visādas ceremonijas, rituāli un tās senās lietas, kas ir tradīcijas, teiksim, iedzīvotājiem Amerikā, Mezoamerikā un Ziemeļamerikā. Tas ir viens jautājums, bet otrs jautājums ir, cik svarīgi ir domāt par šo psihodēlisko vielu vai neiroplastisko vielu izmantošanu mūsdienu medicīnā, lai cilvēkiem palīdzētu. Jo Alzheimers, bipolārie traucējumi, depresija, autisms
ir epidēmija veidīgi jau mūsdienās. Paldies, Ilze. Es tikai vēl piebildīšu par neiroplastiskumu, jo noklusinot default mode networku, ko tu pieminēji, psihedēliskās vielas palīdz veidoties jauniem savienojumiem, jauniem neironu ceļiem un jaunām sinapsēm, tādējādi uzlabojot arī mūsu kognitīvās spējas un palīdzot, teiksim, šais pašos tavos minētajos gan Alzheimer gadījumā, gan potenciāli arī anoreksijas un citu ēšanas traucējumu gadījumā. Bet vēl ļoti interesants aspekts saistīts ar psihedēliskajām vielām ir tā dēvētā mistiskā pieredze, kas arī zināmā mērā ir daļa no terapeitiskā efekta, ko rada psihedēliskās vielas, īpaši, es domāju, gan visu jau pieminēto traucējumu gadījumā, gan arī eksistenciālās trauksmes gadījumā, jo tās mistiskā pieredze mums paver iespēju paskatīties uz pasauli, sevi tajā pilnīgi savādāk un ir, teiksim, situācijas ar ļoti smagām diagnozēm. Mēs joprojām izvairamies runāt par nāvi, jo mēs uzskatām, ka ar nāvi viss beidzas, kaut gan mēs no loģikas viedokļa ļoti labi zinām, kad ar nāvi beidzas mūsu fiziskā dzīve šajā ķermenī, bet tā kā mēs sastāvam no ātomiem, tad ātumi turpina funkcionēt. Un psihedēliskās vielas zināmā mērā caur šo mistisko pieredzi mums varbūt palīdz emocionāli apstiprināt to, ko mēs saprotam ar loģiku. Un te es gribēju dot vārdu Ventam Sīlim, kurš, es domāju, varētu lieliski mums pastāstīt, kas ir mistiskā pieredze, kāpēc tā ir nepieciešama. Jā, paldies. Labdien, klātsošie, mani sauc Vents Sīlis. Es te esmu kā Stradiņa Universitātes humanitāro zinātņu katedras asociētais profesors. Un iemesls, kāpēc, teiksim, te ir jēga runāt par šo mistisko pieredzi, ir daļai saistīts ar antropoloģisku jautājumu par to, kāda tad ir garīguma loma cilvēka dzīvē. Te, protams, mēs varam skaldīt mazliet to terminoloģiju, mistiskā pieredze, garīgā pieredze, ar ko viņas atšķirās. Tā īsi sakot, mistiskā pieredze, tas ir tas, ko mēs, un atkal te nav runa par to, ir viņi reāli vai nav, jo pieredze priekš cilvēka, visa pieredze ir reāli. Proti, tas, ko es pieredzu, tas arī priekš manis ir reāls. Ja? Un šajā nozīmē, teiksim, tīri filozofiski, tas nav jautājums par to, vai Dievs eksistē, bet eksistē Dieva pieredze. Ja? Un ja jūs noģerat šo atšķirību, tad, teiksim, diskusiju par to, vai Dievs eksistē, atstāsim mazliet aiz borta. Mēs varam drīzāk uzdot jautājumu, vai cilvēkam ir vajadzīga dievišķās klātbūtnes pieredze. Un es šeit pārstāvu ne tikai RSU, bet arī Junga analītiskās psiholoģijas novirzienu, kuru es studēju, tā teikt, mācos par topošo terapeitu. Un Junga šajā te pasaules redzējumā, Junga antropoloģijā, un Jungs to uzsver, un tas ir gandrīz tieši viņa citāts, ka visiem maniem pacientiem pēc 35 gadiem viņu galvenā problēma ir bijusi viņu reliģiskās funkcijas atrašana un lietošana. Un par reliģisko funkciju Jungs saprot to, kas mūsos uzdod jautājumu par kaut ko lielāku par mani, šo te transpersonālo ideju, kas neobligāti, redziet, mums jau garīguma sfērā eksistē, tad tur reliģija, tad tur garīgums, tad tur misticisms, ja, kas tad tur vispār notiek. Tā ir, šajā gadījumā ir runa pat par nereliģisku jautājumu, vai es vispār ticu kaut kam lielākam par sevi. Par piemēru šeit varētu minēt tādas lietas kā mīlestība, vai taisnīgums, vai labestība. Vienkārši kaut kas tāds, kam es ticu. Un caur šo ticību tas iedod manai dzīvei augstāku mērķi un piepildījumu. Tad lūk, šī te mistiskā pieredze, lai vai kas tas arī būtu, ja mēs tur varētu iedziļināties dažādos. Respektīvi, vairākus tūkstošu gadu mistiķi ir rakstījuši par to, kas ir mistiskā pieredze. Un šai gadījumā vienkāršākais veids, kā to saprast, būtu pašam ko tādu pieredzēt. Jo īsti verbalizējams tas nav. Un tad tas, kur mums psihedēliķi var šeit palīdzēt,
ir priekš rietumu diezgan grūtā, rigidā, racionālā cilvēka caur šo medicīnu, es to labprāt gribētu saukt tā, ka te ir kaut kāda viela preparāta medicīna, tā ir medicīna jeb zāles. Cilvēks ārstē savu garīgo, tukšumu varētu tā teikt, jeb savas garīgās dzīves, tādu iepriekš neesošo problēmu. Kas tad tur notiek? Teiksim, dimetiltriptamīna gadījumā, tur ir runa par kaut kādu, teiksim, burtiski dieva pieredzi. Tāpat arī, cik es saprotu, ar LSD, jeb šo te lizergīnas kābes, kas tas bija, es nezinu tos ķīmiskos nosaukums. Arī tur mēs iegūstam šo sajūtu, ka es pēkšņi sajūtu sev blakus šo lielo klātbūtni, un tas mani padara veselu. Proti, ka garīgā pieredze un mistiskā pieredze ir dziedinoša, un ka mūsu kultūras, iespējams, šīs te mentālo slimību epidēmijas viens no cēloņiem ir tas, ka mēs esam caur šo uzsvaru uz zinātnisko metodoloģiju, ka mēs izmetam no savas kultūras ārā visu, kas nav zinātniski pamatots, mēs esam nonākuši situācijā, kur mēs esam izmetuši ārā to, kas patiesībā mūs harmonizē, kas līdzsvaro mūsu šo ļoti skaisto, racionālo, attīstīto prātu, līdzsvaro tikpat kvalitatīva, dziļa, iracionāla pieredze. Un šo te iracionālo pieredzi mēs kā jebkuru sabiedrību mēs metamies aizpildīt ar dažādas kvalitātes ezotēriku, lai neteiktu šizotēriku. Un mēs pēc tam brīnamies, ka cilvēki savās alkās pēc kaut kā lielāka, pēc kaut kā būtiskāka ķerās pie, maigi sakot, ļoti apšaubāmām lietām. Un tā vietā, lai to kaut kā mēģinātu apkopot, izsvērt, un šai gadījumā te arī caur šīs te zāļu un medicīnas palīdzību piedāvāt kvalitatīvā, adekvātā vidē. Ja? Jo tas, ko šie te pamatiedzīvotāji uzsver, mēs nevaram nesagatavotu cilvēku vienkārši paņemt un aizsūtīt kosmosā. Pirmkārt, viņš var tur nokļūt, viņš var gūt pieredzi, viņš var atgriezties atpakaļ un nezināt neko, ko ar to pieredzi iesākt. Es pat ietu tik tālu, ka es teiktu, ka dažos gadījumos nav jēgas neko lietot, tāpēc, ka to bagāžu pēc tam nevar apstrādāt. Un, ja šo pieredzi neapstrādā, tad viņi tikpat labi kā bezjēdzīga. Labi, viņi nav absolūti bezjēdzīgi, tāpēc, ka visu, ko mēs ar savu ķermeni smadzenēs, tur kaut kādas, protams, tās neironu saites veidojās. Bet tas efekts, tas gaidītais efekts varētu būt krietni atšķirīgs. Plus, man šeit ir līdzi tabula. Te ir sarakstīti galvenie psihodēliķi, LSD, psilocibīns, ajovaska, meskalīns un MDMA. Un viņiem visiem šeit ir ierakstīts. Te ir tā potenciāli blakus efekti. Psihoze, un tikai MDMA, tāpēc, ka tas saistīts ar serotonīnu, ir potenciāli neirokognitīvi traucējumi un tā tālāk. Tātad, principā, tās aizdomas un bažas, par ko cilvēki runā, badoties no vissliktākās pieredzes, nav nepamatotas. Bet tas nenozīmē, ka ar šiem psihodēliķiem saistītā garīgā pieredze pirmkārt būtu zemē metama. Es diezgan droši domāju, ka mūsdienu cilvēks ir kaut kur tik ļoti attālinājies un atsevišķinājies pats no sevis, ka viņam jau ir nepieciešamas zāles, lai viņš vispār satiktu pats sevi. Un tas, iespējams, ir tas paradoks saistībā ar psihodēliķiem, ka mēs jau tur nemeklējam neko tādu, kas mūsos, teiksim tā, dabiski un veselīgi nebūtu klātesoši. Mēs tur meklējam to savu daļu, ko paši esam izcenzējuši ārā, jo kultūrā valda uzskats, ka tam nav nozīmes. Tas ir bezjēdzīgi. Ka ar to mēs neko nevaram iesākt. Paņemot šo saturu atpakaļ, ejot šo te mistiskās pieredzes ceļu, kurš nav ne viegls, ne vienkāršs. Tā arī vēl ir problēma, ka vienkārši iet pa to, var sanākt iekrist kādā no grāviem. Vai viļoties misticismā pilnībā, vai tieši otrādi aizejot no pasaules. Ja? Un te Jungs savukārt arī piedāvā mums ļoti skaistu skatījumu. Atkal tas nav tieši citāts, bet ļoti tuvu tam, ka mēs mēģinām paņemt seno cilšu, senā cilvēka garīgo tradīciju, vienlaikus neatsakoties no mūsdienu zinātniskā,
racionālā prāta piedāvātajiem ieročiem. Un šo te visu kopumā varbūt iespējams varētu dēvēt par tādu kā apgaismoto jeb zinātnisko šamanismu, lai cik dīvaini tas neizklausītos, kur man šķiet, ka tā zinātnes daļa un tā šamaniskā daļa ir tā kā tāds iņ un jaņ, kas viens otru skaisti papildina, ka mēs varbūt varam runāt šeit par zinām veidu garīguma psiholoģiju, mēs pat varam runāt par kaut kādu garīguma farmakoloģiju, jo iespējams, ka ir taisnība, ir kaut kur tā dieva molekula, tā dievišķās pieredzes molekula tad arī kaut kur ir atrodama. Un ka respektīvi, ka prasība pēc šādas kaut kā tāda, viņa nekur neizudīs. Mēs varam aizmirst par to, ka mēs vienkārši par to nerunāsim, tad cilvēki to nedarīs. Ne, viņi to darīs. Viņi to darīs nelegāli, viņi to darīs sev pārdarot. Tas būtu precīzi tas pats būs, kas ar abortiem vai kas pašlaik ir ar eitanāziju. Latvijā eitanāzija notiek, bet viņa legāli nav. Kur viņa notiek, neviens nezin, ja, bet tik pa brīdim mēs ārsts savā starpā dalās ar šo pieredzi, jo cenšoties, protams, nenodot viens otru un tā tālāk. Ja, līdz ar to mēs ar šo fenomenu mēs nevaram viņu izskaust, mums līdz ar to būtu iespējams adekvāti jāsāk domāt par šīs tēmas institucionalizāciju. Un institucionalizācija sākās sadarbojoties sabiedrībai un interešu grupām, ārstiem noteikti pacientu grupām, kam tas būtu aktuāli, savstarpēji sadarbojoties un veidojot šādu dialogu par to, kāpēc mums to vajadzētu, kāpēc tas tagadējās formās ir bīstami, ne tikai nelikumīgi, kas, protams, tas tā ir, jā, bet likumdošana, diemžēl, vienmēr ir pēdējā, kas pamana lietas. Jā. Pārsvarā viss jau sen ir noticis, un tad likumdevējs kaut ko tur pieņem, tāpēc, ka līdz viņam ir aizgājis message. Jā, tāpēc par to nevajadzētu uztraukties, ka likumdošana tur atpaliek. Vienkārši man ir skumji, ja, teiksim tā, es ceru, ka mēs neizdarīsim lielu muļķību. Tas ir, mēs neiedomāsimies, ka tāpēc, ka mēs nezinām, ko ar to darīt, un mēs tiešām nezinām, ko ar to darīt. Mūsu kultūrā šis diemžēl ir pazaudēts. Ja? Saskarsmē ar šiem te pamatiedzīvotājiem gadījās tur pirms 5 gadiem aizbraukt uz Peru un parunāties ar viņiem un redzēt, kā tas ir, kā izskatās šī dzīvā tradīcija tajā vietā, kur viņi ir. Tas apmēram tāpatās, kā pie mums brauc uz dziesmu svētkiem redzēt, kas tas tāds ir, ja? Kā jūs šitā varat tur nestiku tie kori un pārējais. Tāpat mēs varam braukt pie viņiem un skatīties, kā jūs tā varat, kā jūs varat ar šo psihodēliju panākt patiesībā, jo tur jau te rituāli arī, mēs runājam par dziedināšanu un tā tālāk. Vispār tam ir sakars arī ar iniciāciju. Kas ir iniciācija? Pārēja no infantīlās psihes uz pieaugušo psihi. Proti, daļēji šī viela tajās kultūrās nozīmē, ja tu ar to saskaries, tad tas ir tavs ceļš uz pieaugušanu. Tas ir, tā būtu ļoti svarīgā lieta, cīnoties ar milzīgo infantīlo cilvēku skaitu. Jo kas ir infantīlam cilvēkam lielākā problēma? Viņš ir nelaimīgs, viņš pats atrodas savā pasaules centrā, viņš nemāk sev padarīt laimīgu, un viņš visu laiku meklē vainīgos, kurš man to laimīt ir atņēmis? Kurš man dzīvi ir tā sačakarējis, ka es nevaru tikt līdz savam piepildījumam? Kur pretī tā iniciācija, kas ir psiholoģisks ceļš no ego uz patību, atkal jungiāniskās formulās runājot, nozīmē, ka es atrodu šo piepildījumu pats sevī, un tajā brīdī visi mani radi un draugi atviegloti uzelpo, jo es beidzot esmu pārstājis viņus tiranizēt par šiem jautājumiem. Lūk. Tā, jā, varbūt vēl kāds vēlas paturpināt šo tēmu. Jā, es gribu teikt paldies liels visiem runātājiem Ventam par to, ka jau ir 2 tādi būtiski virzieni, par kuriem mēs varam domāt saistībā ar psihodēliskajām vielām. Viens ir tāds ļoti racionāls un medicīnā sakņojas medicīnā mūsu nepieciešamība ārstēt konkrētas veselības problēmas, un otrs ir šī mistiskā pieredze. Līdz ar to mēs varam uz psihodēliķiem paskatīties no ļoti dažādiem leņķiem un arī saprast to, ka tas nav tik vienkārši. Un tāpēc būtības ir saruna par līdzīgām vielām, bet šī diskusija ir ļoti plaša. Un tie virzieni, par kuriem mēs varam domāt, kuros mēs varam strādāt ar psihodēliskām vielām, ir ļoti lieli.
Un jāsaka, es vēl gribēju par tām mistiskajām pieredzēm teikt, ka par cik Juris Bāķņi ir klātušos šodien, mums jau latviešiem ir tā tradīcija, mums ir tā pirts tradīcija, kurā mēs diezgan interesants neiroķīmiski procesi notiek cilvēku smadzenēs. Tā kā mums ir tāds cits ceļš latviešiem līdz šim bijis. Bet ņemot vērā to, ka mums ir 8 sēnes, kur satur psilocibīnu, mēs varbūt arī un mums vēl ir arī mušmiri pareizi. Tā kā mēs varbūt esam daudz kaut kur pazaudējuši savos, jāsaka tā, savā vēsturiskajā ceļā. Bet es došu vārdu Unai. Jā, es vēl arī gribēju pateikt paldies Ventam un piebilst no savas puses, kad man arī ir bijuši iespēja būt Brazīlijā un satikt vietējos indiāņus, un bez tā, ko tu minēji, ļoti būtiska loma tieši šīm vielām ir viņu tradīcijas uzturēšanā, valodas un pazaudēto zināšanu atgūšanā, arī mākslā un patiesībā visā, ko viņi dara, jo tas tieši tiek lietots arī kā izziņas instruments. Un vēl ir interesanti, ka šobrīd vairākas kompānijas mēģina radīt medicīnā lietojamas zāles, kuru iedarbība būtu līdzīga kā psihedēliskajām vielām, tikai bez halucinācijām un viss tā pārējā, kas nāk līdzi, un cilvēkiem ļoti nepatīk. Bet jau tagad ir skaidrs, ka ja šo procesu atņem un tas nenotiek, tad arī šī iedarbība ir pilnīgi savādāk, jo cilvēks nenokāpj un nesatieks ar sevi. Viņš it kā iedzer medikamentu, kuram ir jāizdara viss pašam, bet tādiem žēl nenotiek. Bet Vents jau arī pieminēja šo set and setting nozīmi, vides, vietas, arī integrācijas nozīmi visā šo vielu lietošanas procesā, jo tas tiešām ir komplekss, kurā katra sastāvdaļa ir ļoti būtiska, tikai tad ir šis pozitīvais efekts vai pozitīvā iedarbība. Pretējā gadījumā tas var arī novest pie klasiskas psihozes, kur ir nepieciešama atkal citi medikamenti, lai šo situāciju risinātu. Un es gribēju lūgt Luīzi, tu par šo visu jautājumu esi aizstāvējis maģistra darbu un varbūt pastāst sīkāk no savas puses. Jā, sveiki visiem, paldies. Jā, es pēdējos gadus esmu pētījusi tieši šīs psihedēliskās vielas un kā veidot šo vidi un integrāciju. Mans maģistra darbs bija ilgtspējībā. Līdz ar to es fokusējos uz tieši kā psihedēliskas vielas un citas apziņu paplašinošas prakses var veidot sabiedrībai kopumā un individam saikni ar dabu un cilvēkiem savā starpā. Un kā tas var veidot dažādas jaunas dinamikas nākotnē un kā mēs varam kopīgi uzlabot vidi sev un nākamajām paudzēm. Savā maģistra darbā es pētīju dažādas šo psihedēlisko vielu vides, gan fizisko, gan sociāli kulturālo vidi, un kā dažādi šie vides aspekti ļoti ietekmē gan pašas pieredzes iznākumu, gan arī cik lielā mērā tas ietekmēs paša cilvēka vērtības, uzvedību un dažādus citus dzīves un pieredzes aspektus. Ko es gribēju pieminēt, ir to, ka ir ļoti liela atbildība un uzmanība jāvērš tieši uz to, kā mēs integrējam šīs pieredzes un kā mēs sagatavojam sabiedrību un individus atsevišķi. Un ir jāveido infrastruktūra, kas spēj atbalstīt un pilnīgi jauna infrastruktūra, kas spēj atbalstīt šos cilvēkus un veidot kopienas un dažādas citas integratīvas metodas, lai šie cilvēki spētu būt sabiedrībā ar visām izmaiņām, kas ir iekšēji notikušas, gan fiziski, gan emocionāli un psiholoģiski. Lai šis cilvēks spētu pēc tam mainīt savu vidi, savu nodarbošanos un spētu integrēties sabiedrībā.
Ko es vēl varētu piebilst, ir tas, ka, kā mēs runājam par mistiskajām pieredzēm, es arī pati pētīju un savā maģistra darbā izmantoju mistisko pieredžu jautājumu tabulu, ko 60. gados izveidoja Panke, un ko arī Rolands Griffiths, kā pirms tam runāja, izmanto, lai noteikti šo mistisko pieredžu, tā teikt, amplitūdu vai kādā līmenī šīs mistiskās pieredzes ir pieredzētas. Un ir ļoti daudz pētījumu veikti, ka tieši šīs mistiskās pieredzes izmaina cilvēka attieksmi, vērtības un uzvedību un spēj veidot dziļu saikni gan ar dabu, gan ar vidi. Un līdz ar to cilvēkiem veidojās vēlme un iespējas darboties ar harmonijā, ar zemes resursiem, ar to, kas sabiedrībā ir vajadzīgs, kā arī šie paši mistiskās pieredzes veido arī saikni ar sevi un citiem. Līdz ar to cilvēku un sabiedrība kļūst daudz savienotākas, tiek veidot šī saikne, kas ir ļoti, ļoti nepieciešama mūsdienās, kad mūsu sabiedrība ir tik sašķelta. Un, psihedēlijā ir milzīgs potenciāls palīdzēt mums gan ar sociāliem, vidas un ekonomikas jautājumiem, kur mums krīzes stāv priekšā un ir jau šobrīd, bet tas arī ir ļoti sarežģīts jautājums, jo vide, kas mums ir jāizveido, lai tiešām šīs pieredzes nestu labumu un netiktu pazaudētas tik līdz šī terapija beidzās, ir ļoti svarīgs jautājums. Un mums ir jāsaprot to, ka ir ļoti, ļoti daudz dažādu aspektu, ar kuriem mums ir jāstrādā, kas ir gan kā sagatavot šos cilvēkus, kā izglītot sabiedrību, gan kā veidot arī mūsu gan fizisko formas, gan bezformas vidi. Tā tad jārunā ir gan par sociālajiem un kultūras jautājumiem, gan par šīm dažādām metodēm, kas var mums palīdzēt šiem cilvēkiem noturēt šos dažādos labumus, ko mēs spējam iegūt caur psihedēlisko vielu terapiju. Tas varbūt ir īsumā, ja ir kādi jautājumi. Luīza, man tev tāds jautājums. Es zinu, ka pirms tam tu studēji pilnīgi kaut ko citu, šķiet tā bija mode. Kas tev mudināja pievērsties psihedēliskajām vielām? Mans personiskais ceļš noteikti, tas ir garš jautājums, nezinu, cik dziļi var ieiet. Bet es studēju modi 7 gadus atpakaļ, sāku Milānā un 3-4 gadus atpakaļ es mainīju savu virzienu, kad man bija ļoti dziļa mistiska pieredze, tā es to varētu teikt, kas man lika pārdomāt, ko es vēlos darīt dzīvē un kādu labumu sniedz tas, ar ko es nodarbojos. Un līdz ar to no modes industrijas es pārgāju uz radošām industrijām un sāku mācīties ilgtspējību un tieši fokusēties uz šo vērtību maiņu un kā mēs varam sniegt labumu pasaulē un kā mēs varam dzīvot harmonijā ar pasauli. Un pēdējos gads esmu pētījis tieši šos jautājumus un veidojis jaunu radošo industriju nozari, kas tieši dizainē šo vidi, gan fizisko, gan sociālo, kulturālo vidi, kas spētu atbalstīt mūsu ceļu, padarīt šo pasauli labāku. Vēl runājot par psihedēliskajām vielām, no tādas pavisam citas puses, no tādas racionālas puses, tā priekšrocība arī klīniskajos pētījumos man Iveta neļaus samelot, ka psihedēliskajās vielas arī nav jālieto tā, kā mēs esam pieraduši lietot katru dienu tableti. Tur ir noteikti periodi, noteikti deva, kurā šī psihedēliskā viela turpina iedarboties. Un vienīgi, ko ir jāņem vērā uzsākot šādu terapiju vai arī dodoties mistiskajās pieredzēs,
ka pat tad, kad viela vairs netiek lietot, ir pagājis kāds mēnesis, pat var nākt atpakaļ kādas sajūtas, pieredzes vai redzējumi, kas ir notikuši, izmantojot šīs psihedeliskās vielas. Un tāpēc par to ir jāzina, un tāpēc nevar vienkārši uz savu galvu kaut ko darīt. Tā ir ļoti nopietna lieta, ļoti sena zināšanas, un man tiešām tiem klausītājiem vai cilvēkiem, kas dzirdēs mūsu sarunu, ir tāds aicinājums būt uzmanīgiem nevis tikai pret sevi, bet lolot to, ko mums ir iedevusi daba, senās tradīcijas, kas ir daudzām pasaules tautām bijušas, jo ar tādu neatbildīgu attieksmi pret to mēs varam sabojāt, bet mēs varam arī ļoti daudz ko izmainīt nākošajās 10 gadēs. Jā, es gribēju šo domu paturpināt, uzsvarot lūk kādu aspektu. Redziet, tad, kad mēs runājam par mistiskajām pieredzēm un iniciācijām, tad visās kultūrās tur veidojās tā sauktā pavadoņu tradīcija. Mūsdienās mēs šajā vārdā pavadonis varētu ielikt vārdu pirtnieks, vārdu šamanis, vārdu psihoterapeits. Tie visi ir pavadoņi, tās visas ir tajās profesijās. Doma ir, ka cilvēks iet šo savu garīgās, iekšējās pieredzes ceļu, savu dziedināšanās ceļu, bet viņam ir klāt pavadonis, kurš pazīst teritoriju, proti pats tur ir bijis, un pazīstot šo teritoriju, ir spējīgs gan veicināt procesu, gan pārtraukt procesu, ja redz, ka tas process ir cilvēkam kaitīgs. Respektīvi, es pat teiktu, ka darīt to vienam pašam ir, maigi sakot, uzprasīties uz nepatikšanām. Jo šīs psiholoģiskās un fiziskās telpas turēšana, tā ir atsevišķa prakse, atsevišķa darbs, kur cilvēki gadiem trenējās to darīt. Ne jau velti, viņi to trenējās, tāpēc, ka tur ir ļoti viegli nodarīt cilvēkam kaitējumu, vienkārši aiz nezināšanas, aiz tādas muļķīgas pašpaļāvības, ka kas tad tur diez var notikt. Notikt var tas, ka aiziet mēs varam, bet atpakaļ vairs neatnākt. Ja? Respektīvi atgriezties savā šajā ikdienas prātā mēs vairs nespējam patstāvīgi paši saviem spēkiem. Tas ir tas lielais risks. Līdz ar to šīs te prakses, pirmkārt, tur tiešām, ja kāds mēģina to darīt, tad pirmkārt nopērciet grāmatas, mūsdienās viss ir aprakstīts. Izlasiet, kas noticis ar cilvēkiem, kas to ir mēģinājuši. Tālāk, YouTube ir pilns ar šo pieredžu ierakstiem, kur cilvēki dalās un jūs tās ceremonijas varat apskatīt, viņas redzēt nofilmēts. Bet arī tajā gadījumā jautājums ir, kā tas iedarbosies saistībā ar mani. Un tad tur ir vērts, pirms vispār jebko, jebkam, jebkur, ir uzdot jautājumu, kāpēc es to daru, kādi ir mani mērķi, kur es ar to gribu nonākt. Vai man vienkārši ziemas vakarā nav ko darīt un gribas, televīzijā viss ir apriebies un gribas kaut ko citu. Ja man ir kāda milzīga trauma, sēras, piemēram, es neesmu pabeidzis sērot par kādu aizgājušu cilvēku. Man šis cilvēks rādās sapņos. Man ir nepieciešams kaut kāds noslēgums. Tas var būt miris vecāks, tas var būt miris bērns. Un ko darīt? Ja? Tas ir tad process saistībā ar šo pavadoni, kurš ieklausās, kurš zina jūsu stāstu, kurš pazīst jūs jau. Un tā ir 1, 2, 3, 5 tikšanās, un tad tikai varbūt mēs varam par to runāt. Līdz ar to ciešā saistībā ar pavadošo personu, ar pavadošo psihoterapiju, ar pavadošo ievadu un pēc tam arī nobeigumu un integrāciju, tad tam ir nozīme. Citādi, pretēji, tā ir vienkārši izklaide, jeb spēles ar sērkociņiem, kuras, manuprāt, teiksim tā, tas tikai ceļ neslavu patiesībā ļoti labai metodei. Instrumenta nepareizs un bezatbildīgs pielietojums patiesībā kaitē ne tikai pašam cilvēkam, bet arī visai šai te garīgai mistiskai tradīcijai, kas iespējams varētu ienākt mūsu kultūrā jau jaunā formātā. Ja tāda nobeiguma vārdi jāsaka, tad es apdomājot visu, ko esmu dzirdējusi, es gribētu pateikt 2 lietas. Viens, esot gadu Amerikā šajā ārkārtīgi sašķeltajā sabiedrībā, es pamanīju arī interesantu lietu,
ka šī psihedēlisko vielu renesanse kaut kādā ziņā spēja vienot šos liberāļus un konservatīvos. Un tas ir viens jautājums par atbalstu veterāniem. Tā ir tāda svēta lieta Amerikas sabiedrībā. Tās traumas, kara traumas ir ļoti dziļas. Un sniegt palīdzību šiem cilvēkiem, tas tiek uzskatīts par tādu prioritāti numur 1. Un es iedomājos, ka varbūt tā arī ir tāda neliela sudraba maliņa tai šausmīgai kara pieredzei, kurai arī mēs šobrīd Eiropā ejam cauri. Ukrainā ir ļoti briesmīgas traumas, un arī mums kā lieciniekiem, tādiem netiešiem dalībniekiem ir šīs traumas, un varbūt, ka tas arī var aktualizēt to nepieciešamību meklēt tos jaunos ceļus, lai mēs varētu mazināt šīs ciešanas, kā teica Grifits. Un noslēgumā vēl viena doma no tā Grifita, jo tiešām man dziļi iespēja atstāja tas, ko viņš teica. Viņš īstenībā tā ļoti, es teiktu, skaļi noformulēja to psihedēliskās izpētes mērķi. Viņš teica, ka tas varētu būt eksistenciāls glābiņš cilvēku sugai. Jo viņš sacīja, ka mums šobrīd ir tik ļoti attīstīti, izauguši tehnoloģiskie riski, ka mēs varam burtiski neaizdomājāties nonākt pie cilvēces iznīcības dēļ tā, ka mums ir atombumbas, mums ir vēl citas klimata, protams, arī izmaiņas un tādas lietas, kas apdraud mūsu sugu. Un cilvēki varbūt neaizdomājās pasaulē, jau nekas nenotiks. Pasaule turpināsies. Vienkārši jautājums ir par mūsu sugas nākotni. Un tāpēc viņš teica, ka jā, ka iespējams šī psihedēlisko vielu atgriešanās ļoti piesardzīga, ļoti cieņpilna, ļoti apdomīga, varētu mudināt cilvēkus novērtēt dzīvību kā dāvanu, izjust pateicību, izjust tādu saikni ar visu dzīvo pasaulē un apstāties un attapties pirms šī katastrofa, cilvēku pašradītā katastrofa tehnoloģiskā ir notikusi. Tā ka, jā, es arī ceru, ka tiešām mēs izmantosim visas tās dabas dotās un mūsu pašu vēsturē, mūsu pieredzē uzkrātās zināšanas, lai padarītu savu tagadni un nākotni labāku. Paldies. Laikam jāsaka kaut kas drusciņi sausāks, jo ir daudz par visādām pieredzēm. Es domāju, tā uzticēsimies zinātnei arī, jo tas ir tas, kas mums ir pieejams šobrīd, un tas nekādā ziņā neatceļ iepriekšējās pieredzes tieši otrādāk. Tas mums palīdz daudz labāk izprast, kāpēc, jo, ja senie cilvēki nesaprata, varbūt, kāpēc tas viss notiek, tagad mums ir liels un milzīgas iespējas arī to izprast no šīs te zinātniskās puses, un es domāju, ka tik tiešām cilvēki ir jāizglīto, cilvēkiem arī ir paši jāizglītojās, un nemetīsim narkotikas un psihedēliķus par vienu un to pašu kārtiņu. Tās ir pilnīgi dažādas vielas, un jā, un es domāju, ka process principā jau ir iesācies, un jā, ejiet internetā pameklēt arī šīs te oficiālās mājaslapas, ja tāda interese ir, un tik tiešām pētījumi notiek, rezultāti ir lieliski, un es domāju, nav ilgi jāgaida arī, ka Latvijā mēs tos veiksim, un es domāju, tas notiks diezgan drīzā laikā, tā kā, lai tas viss notiktu. Jā, man pavisam īsts komentārs. Man ārkārtīgi iepatikās pagājušajā sarunā maijā profesora mikrobiologa Inriķa Mužnieka diezgan viedi vārdi, ka valsts, protams, var mēģināt visu, ko aizliegt, bet ir ļoti grūti aizliegt dabu. Un tieši tāpat ir dažas diezgan dabiskas un neizbēgamas plūsmas, tendences, notikumi, kur mēs varam būt vai nu vērotāji, vai dalībnieki. Un arī šobrīd tas ir izvēles jautājums. Un tas ir mūsu tātad apzinātības jautājums, mūsu jautājums par to arī mazām tautām ir vieta, tā skaitā zinātnē, tā skaitā pasaules attīstībā. Un es vēl gribētu pieminēt, ka man ir liels prieks, ka Latvijā šis temats tiek vairāk un vairāk apspriests. Un es esmu apmeklējusi lielākās Eiropas Savienības konferences psihedēlijas pētniecībā un gribētu mudināt vairāk latviešus
darboties šajā nozarē un pētīt, un mums ir nepieciešama tiešām interdisciplināra sadarbība šajā jautājumā. Mums vajag cilvēks gan no zinātnes, gan no misticisma, gan sociālās zinātņu pārstāvjus un radošs cilvēks, kas sadarbojas un risina un mēģina veidot šo infrastruktūru vai domāt, kā vislabāk un atbildīgāk izveidot šo vidi, kas arī spētu dot lielu labumu Latvijas attīstībai un lai mēs spētu arī tā teikt, pievienoties centrāla Eiropas līmenim vai citu Eiropas līmeņu attīstībai, kurā ļoti pieauga interese par psihedēlisko vielu izmantošanu. Un, jā, liels prieks būt šeit un kad mēs par šo runājam. Un es arī no savas puses gribu teikt jums visiem lielu paldies un vēlreiz uzsvērt to, ko mēs jau vairāk kārt pieminējām, ka klasiskās psihedēliskās vielas, kas ir gan psilocibīns, gan LSD, gan DMT, kas ir atrodams ajuvaskā, tās neizraisa atkarību un neizraisa abstinences sindromu. Gluži otrādi, vairāk tās lietojot, pieaug tolerance. Un kā liecina pētījumi, ko jau arī minēja Ilze, kad atšķirībā no tā, ka mēs lietojam kādas zāles ilgstošā laika periodā, bieži vien pietiek ar vienu šādu spēcīgu un transformējošu pieredzi, ko tālāk var turpināt ar meditāciju, un meditācija jau tad ir pilnīgi citā līmenī, un būtībā meditācija iedarbojas tieši uz to pašu smadzeņu centru, kur psihedēliskās vielas, un jums tas vairāk nav nepieciešams. Tā kā līdz ar to tam ir liela nākotne, un runājot par to, ka pieredzes var būt traumatisks, ir tāda brīnišķīga starptautiska organizācija ICERS, kas strādā galvenokārt ar ajuvasku, un viņiem ir palīdzības centrs, kurā cilvēki jebkurā brīdī bez maksas var griezties, kad viņiem ir šīs spēcīgās pieredzes, ar kurām viņi netiek galā, un varbūt ņemot vērā to, kad visas vielas, kas ir nelegālas, Latvijā tiek lietotas ļoti intensīvi un ļoti daudzos gadījumos ar smagām sekām, un jaunieši dēļ šī punkta, kad var iestāties krimināla atbildība, bieži baidās saukt ātro palīdzību. Varbūt mums ir vērts padomāt par speciālu dienestu, kur cilvēki tiek nevis kaunināti vai viņiem tiek draudēts, bet kas ir spējīgs sniegt psiholoģisku palīdzību šādās situācijās, jo skaidrs, ka tas tikai notiks arvien vairāk, un galvenais, lai tā nekļūtu par modes lietu, par ko šobrīd jau zināmā mērā tā draud pārvērsties, bet mēs tiešām pret šīm spēcīgajām vielām izturamies ar respektu, atbildību, respektējam to, ka daudzas no tām aug dabā, un, teiksim, Latīņamerikā, līdz ar to tās dabā augošās arī nav aizliegtas. Ilze, varbūt tev kaut kas vēl piebilstams. Nē, es gribētu vienīgi atgādināt to, ka daudzām tautām ir ļoti tāda nopietna attieksme pret šiem augiem. Viņi tiek uzskatīti par svētiem šie augi. Un es gribētu teikt, ka mums visiem vajadzētu pret šiem augiem un pret šīm vielām izturēties kā pret svētiem. Un neizmantot tos ļaunprātīgi. Un kā pret svētiem augiem, kā pret augiem, kas mums var dot ceļu izaugsmai, ar kuriem nevar jokoties. Un tad nebūs nepatikšanas un nebūs psihozes, bet būs daudz citādāk attieksme pret sevi, pret līdzcilvēkiem un pret mūsu pasauli kopumā. Es domāju, ka uz to arī ir jāvirzās, un Latvija varētu būt tā valsts, kur atrod pareizu un labu ceļu, jo mēs neesam liela zeme, un es domāju, ka mēs arī tādos svarīgos mirkļos spējam viens otru saprast, sadzirdēt un rast pareizus risinājumus. Paldies liels, un mēs no savas puses apsolam, ka mēs noteikti šo diskusiju turpināsim.